Sveiki! Radās nepieciešamība uztaisīt pa fikso krāsotāju kasti ar ruļļiem, tātad ruļļu kasti. Iznāca diezgan laba, tāpēc tā kā saņēmos nofilmēt. Idejiski laba, tehniski ļoti vienkārša, primitīva, bet tāpat laikā kaste ir tāds labs. Tātad, kas ir labs? Labs ir tas, ka mums ir tvertne, kuru mēs, kuru gribi pārbīdam, noliekam pret to vietu, kur mums jātek krāsai. Krāsumā būs zviedru miltu krāsa, tāpēc arī tāda mašīna vajadzīga. Jākrāso fasāde savai mājai kaut kādi 160 kvadrātmetri dēļiem, jo to darīt ar rulli būs baigi ilgi un tā tālāk. Tātad augšā ir izprintēta ar printeri plasmasas ķemme, kurā ar ovāliem gariem caurumiem varam paregulēt viņu, lai vispār atver vēl aiztais ciet. Tātad ielēs krāsa, viņa tek nedaudz virsū uz pirmā ruļļa, pārtek uz apakšējā, un apakšējais rullis vēl stāv vannā. Tātad kasti noņemam. Stāv vannai augstums kaut kāds sanāk, diemžēl tas ruļļa diametrs lētajiem ruļļiem ir kaut kāds tur tāds, ka man tikai sanāk 55 vai 60 mm augstums, bet tā pietiek, līdz tā vietai viņa var būt pilna ar krāsu līdz šitai aizgaldes malai. Tā ir tā slapjā zona, viņa te notīra. Tātad pirmie ir krāsošanas ruļļu pāris, otrais ir tīrīšanas, bet ja viņa piesmelsies pilna, tad arī viņš būs papildus krāsošanas. No apakšas augšā neliesies virsū, kaut gan var pārbīdīt kasti arī liekt augšā. Te notīram sānus, no pēdējā kaste ir tīrā. Tātad ar šiem ruļļiem mēs vienkārši izlīdzinām krāsu un visus pilējumus, noticējumus notīrām. Ja būs vajadzība man vēl vieta, es varu vēl pielikt birstes šeit klāt, vietu atstāt. Es šeit varu vēl ruļļus pielikt klāt vai vēl birstes pielikt klāt. To skatīsies pa faktu, ka sāk strādāt. Tad arī ar hermētiķi aiztaisīts, viss ir šīs arī slēgta telpa, maza slēgta telpa. Ja nu te kaut kas notiek, tad lai paliek kastē, vai nu tur apakšā kaut kādu tapu nolaižam, izurpš, pēc tam redzēs, vai lai viņš tur ir, vai lai nav, tur redzēs darbībā. Tā kā tā, saskrūvēts ar melnējām skrūvēm speciāli, tāpēc, ka melnēja skrūvē ir tieva serdene, ja nepārplēš finieri saplāksni. 12 saplāksnes, un ja tu gribi ar kaut kādām normālām torksiņu ar baltajām skrūvēm, dzeltenajām, tad katrs tas ir jāzeņķē, jāurbi un baigas čakars. Viss baigi primitīvi. Tātad šitos laikam uz bet uz CNC es viņus izfrēzēju tikai ovālos caurumus. Pārējais ir ar roku izdrāsts ļoti primitīvi, ļoti vienkārši. Kāda tad nav. Izskatās, ka strādās ļoti labi. Tātad strādās, izskatās, ka ļoti labi salīdzinoši ar tiem eksemplāriem, kas bija atrodami YouTube'ā. Tur vispār nekas labs neatrodās. Principā visi, kas taisa kastes tikai ar 2 ruļļiem, 2 pāriem, tas bija viss. Šāds pārstumjums noņemams nebija, un tas ir baigi vienkāršs risinājums. Un baigi labs sanāca, kur gribi var uzlikt, to vispār noņemt. Un tad mēs liekam uz pirmo, pa pirmo viņš tek iekšā, notek uz leju, lejā sakrājas. Tātad smalki zāģēti nosacītie dēļi, stumjam cauri, izstumjas ar šo, tad ar šo, un beigās nosusina. Ļoti skaisti nāk ārā, viss kompakti, viss izskatās tā kā ļoti labi. Redzēs, ka darbībā. Tā kā tā, atdodu idejiski pieliku kaut ko klāt. Velosipēda riteņa kamera, tikai tas ir padomju laika kamera, jo mūsdienīgajiem viņiem ir kaut kāds materiāls, kurš nestiepjas vispār kamerā veļukam, jāmeklē pavācais padomju laika veļuka. Bet arī regulējas tā kā tām sānu sukām, kur ir ovāli garani iegriezumi, un mēs varam pieregulēt birstes tuvāk tālāk pēc vajadzības. Tā tas izskatās no šīs puses. Šīs puses izskatās ļoti skaisti. Te vilksies ārā, un šī tāda kamera ir tīrā. Te kaut kas jau uzkrājas, tad es vai nu izurbju, vai nu vispār izņemu dibenu, vai pielieku vēl blakus klāt ruļļus, es gribu kaut ko tīrīt. To es redzēšu pēc faktām, bet pagaidām viss tā kā strādā. Ar to miltu krāsu viss tieļļosies, es domāju, būs tikai labāk. Visam tam būtu tā kā jāstrādā. Tā kā tā.